Sveiki visiem! Šodien ar jums Jurijs Kirilovs, un mēs rēķināsim 2023. gada ķīmijas eksāmenu ķīmija 2 augstākajā līmenī. Tātad, pirmā daļa ir atrisināta un ir pieejama manā YouTube kanālā. Jūs varat apskatīties to pēc šī video. Bet šodien tad paskatīsimies, kādus tad izaicinājumus sagatavoja izglītības ministrija un ko tad skolēnam bija jāzina, kārtojot šogad ķīmijas eksāmenu. Aiziet! Tātad, pirmais uzdevums. Klasiskais uzdevums par cietību. Latvija ir viena no ūdens resursiem bagātākajām valstīm Eiropā. Ūdens sastāvs un kvalitāte var mainīties gan dabas apstākļu ietekmē, gan cilvēka darbības rezultātā. Tabulā dota informācija par dažādu Latvijas ezeru ūdens jonu sastāvu. Un tātad mēs apskatām šo brīnišķīgo tabulu, un jautājums ir sekojuši. Kurā ezerā ir vislielākā ūdens cietība? Tātad šeit mēs redzam, ka tabulā ir kalcija un magnija joni, kas arī nosaka cietību. Nav jāaizmirst arī par dzelzs joniem, kas ietekmē ūdens cietību, bet visvairāk kalcijs un magnijs. Tātad atbildi uz šo jautājumu jābūt, lai jonu saturs jeb masas koncentrācija, saskaitot šos divus skaitļus kopā, būtu vislielākā. Un tad, ko es tad esmu atzīmējis kā pareizo atbildi? Skatāmies. Juglas ezerā. Tātad saskaitam 70,5 ar 18,7 un iegūstam lielāko skaitli 93,5 miligrami litrā. Tas nozīmē, ka Juglas ezerā ir vislielākā cietība. Nākošais uzdevums. Karbonāta cietība rodās tādēļ, ka pazemes ūdeņos ir izšķīdis oglekļa oksīds, kas veicina karbonāta iežu, piemēram, kalcija karbonāta dēdēšanu, pārvēršot to par šķīstošiem savienojumiem. Uzraksti saīsināto jonu vienādojumu, kas apraksta šo ķīmisko pārvērtību. Atkal absolūti klasiskā reakcija, kura bija, man liekas, pēdējos 10 gados katrā otrā eksāmenā. Tātad jāatcerās, ka karbonāti, lai pārvērstos par hidrogenkarbonātiem, tiem reakcijā vajag ūdeni, ūdens vidē, un otrs tas ir ogļskābā gāze. Un tad, savienojot tās vielas kopā, mēs iegūstam sekojošu reakciju. Kalcijs CO3 plus H2O plus CO2 veidojas kalcija hidrogenkarbonāts, bet tas ir molekulārais vienādojums. Mums prasa jonu. Jonu vienādojumā mēs sadalīsim tikai tās vielas, ko drīkst sadalīt. Kalcija karbonāts pēc šķīdības tabulas ir nešķīstoša viela. Tas nozīmē, ka kalcija karbonāta nedrīkst sadalīt jonos. Ūdens ir ļoti vājš elektrolīts, kas sadalās tur 10-14 pakāpē, toties nedalam jonos. CO2 vispār ir gāze, kas jonos dalīsies tikai kaut kādos plazmas apstākļos. Tad tur varētu veidoties joni. Līdz ar to šīs trīs vielas nekādā gadījumā jonos nav jādala. Kalcija hidrogenkarbonāts ir ūdenī šķīstoša viela, par ko liecina šis uzdevums. Kalcija hidrogenkarbonāts atbilst par ūdens pārējošo cietību. Un līdz ar to, minot šos faktus, ir obligāti jāsadala kalcija hidrogenkarbonātu par kalcija joniem plus 2 un 2 hidrogenkarbonātu joniem ar lādiņu -1. Ja jūs aizmirstat par lādiņiem, tātad jūs vai nu par to nezināt, vai jūs nedomājat, ka šīs vielas
ir joni. Un tas ir ļoti būtiski. Uzdevums 1.3. Kalcija karbonātu saturošu iežu šķīšanas dēļ Latvijas pazemes ūdeņos bieži ir paaugstināta ūdens sārmainība. Sārmainība ir dabas ūdens spēja neutralizēt skābes, saistot ūdeņraža jonus, kuras dēļ nepalielinās ūdens pH. Izmantojot informāciju no tabulas par Latvijas ezeru ūdens jonu sastāvu, izvēlies jonu, kurš nosaka ūdens sārmainību, un apraksti iežu šķīšanas procesu ar ķīmiskās reakcijas jonu vienādojumu. Nosaki, vai izvēlētais jons reaģēja kā protolītiskā skābe vai protolītiskā bāze. Skatāmies. Tātad. Ko es tad šeit biju domājis? Viennozīmīgi jons, kas atbilst par sārmainību, ir hidrokarbonāta jons. Kāpēc? Hidrogēnkarbonāta jonam, hidrolizējoties ūdens vidē, veidosies, pareizāk rakstīs bultiņu, kurai iet gan tiešā, gan atgriezeniskajā virzienā, tāpēc, ka hidrolīzes reakcija noteikti ir atgriezeniska. Un līdz ar to mēs iegūstam varbūtēju ogļskābi plus OH jonu. Kā tas notika? Šī viela pieņem vienu ūdeņradi no ūdens, veidojot vāju skābi. Un tādā gadījumā šeit veidojas bāziskais jons. Varam pievērsties vēl tabulai. Tātad mēs zinām, ka sāls, kas veidots no vājas bāzes un stipras skābes, var arī hidrolizējoties veidot bāzisku vidi. Un pa lielam, ja mēs uzrakstīsim hidrolīzes reakciju magnijam, šis jons ir veidots no vājas bāzes. Mēs iegūsim skābu vidi. Kalcija jonam tas pats. Un atliek tikai hidrogēnkarbonāta jons, jo pa lielam kalcijs un magnijs piesaistīs no ūdens OH un atstās H+, vide paliks skābāka. Nātrijs kālijs veidot no stiprām bāzēm. Nekādīgi neietekmē pH. Sulfāta jons un chlorīta jons arī ir no stiprām skābēm. Līdz ar to es tikko tā padomāju, un es sāku šaubīties savā atbildē par to, ka hidrogēnkarbonāta jons, bet idejiski izanalizējot visus, tas ir vienīgais jons, kas var dot hidrolīzi. Tātad hidrogēnkarbonāta jons, reaģējot ar H+, var būt protolītiska bāze. Šeit man rodās viens jautājums atkal to, ko es nebiju iedomājies pirmoreiz risinot doto eksāmenu. Toties to, ka hidrogēnkarbonāta jons var arī atdot ūdeņradi. Un tāpēc tas saucās amfiprotolīts.
Toties, tas var būt gan konjugētā skābe, gan konjugētā bāze, bet šeit runa iet par protolītisko skābju un bāžu teoriju. Tas nozīmē, ka protolītiskā skābe ir viela, kas ūdens šķīdumā izdala ūdeņraža jonu, toties H+. Protolītiskā bāze ir viela, kas piesaista ūdeņradi. Un šeit man rodās jautājums. Šis jons var piesaistīt ūdeņradi, kā arī atdot ūdeņradi šķīdumā. Un līdz ar to reakcijā, kad tas pieņem ūdeņradi, tas ir protolītiskā bāze. Reakcijā, kad tas izdala ūdeņraža jonu šķīdumā, tas ir protolītiskā skābe. Un šīs divas reakcijas notiek pilnīgi līdzsvarā. Un atkarība un to, kura nosaka vides pH, reakcija būs tā, kurai būs lielāks pH, jo lielāks pH, jo stiprāk tā ir skābe. Līdz ar to šīs divas vielas ir jāsalīdzina pēc pH. Tas nav prasīts, bet ok. Šis jautājums mani nedaudz mulsina. Varbūt viņš ir vienkāršāks nekā es domāju. Bet nu tomēr. Ja runāt par visiem zemūdens akmeņiem, šī viela var pieņemt ūdeņradi un izrēģēt. Šo reakciju mēs zinām no skolas. No otras puses, šī viela var atdot ūdeņradi šķīdumā, ūdeņraža jonu. Līdz ar to mana atbilde ir tāda. Kad hidrogēna karbonāta jons reaģē ar ūdeņradi, tad tas ir protolītiskā bāze. Tā ir gala atbilde. Nākošais jautājums. Daudz viet Latvijā pazemes ūdeņos ir paaugstināta dzelzs jonu koncentrācija un ir nepieciešams veikt ūdens atdzelžošanu. Ak, dieviņās. Atdzelžošanas iekārtā ūdenim vispirms pievieno kaļķi, kalcija hidroksīdu, kas paaugstina ūdens pH. Tas veicina ātru dzelzs jonu oksidēšanu ar ūdenī izšķīdušo skābekli. Uzrakstīt dzelzs jonu oksidēšanas procesa elektronu bilances vienādojumu. Tik sen nebija taisīts tiešraides, tāds uztraukums, vienkārši rokas trīc. Bet nu labi. Tātad šeit pēc Latvijas pieņemtā standarta ir iespējams uzrakstīt, ka dzelzs plus 2 atdot vienu elektronu, veidojas dzelzs plus 3, vai no universitātes viedokļa pareizāk būtu dzelzs plus 2 pārvēršās par dzelzs plus 3 un pievieno vienu elektronu. Jo fiziski no jona atraut elektronus nevar, viņš tos var atdot. Labi. Lai paskaidrotu, kas vispār notiek šajā te visā procesā, kas aprakstīts ar uzdevumu 1.4, jāpaskaidro šādi. Bija dzelzs joni, kas peldējās ūdenī, bija izšķīduši ūdenī. Tālāk mēs pievienojam kalcija hidroksīdu un veidojas dzelzs 2 hidroksīds, kas uzreiz vai ļoti ātri sāk oksidēties ar ūdenī izšķīdušo skābekli, reaģēt ar papildus ūdens daudzumu un veidojas dzelzs hidroksīds. 3. Dzelzs 3 hidroksīds. Līdz ar to šai te reakcijai, ja mēs rakstām
Ja mēs rakstam vienkāršu jonu oksidēšanas procesa elektronu bilances vienādojumu, tad man liekas, ka šī atbilde arī derētu. Uzdevums 1.5. Izmantojot informāciju no tabulas par Latvijas ezeru ūdens jonu sastāvu, paskaidro, ka pēc kaļķa pievienošana ne tikai nodrošina nepieciešamo pH paaugstināšanu, bet arī vienlaikus mīkstina ūdeni. Skaidrojumā iekļauj jonu vienādojumu. Šeit gan daudz kaut kas ir sarakstīts. Tātad, kalcija hidrogenkarbonāts. Tam mēs pievienojam kalcija hidroksīdu. Veidojas kalcija karbonāts un ūdens. Jā, skābie sāļi saucās skābi. Tāpēc, ka tie spēj rēģēt ar bāzi un veidot kalcija karbonātu. Tātad, šīs atkal ir molekulārais vienādojums. Mums prasa jonu. Paņemam un sadalam vielas, ko drīkst sadalīt jonos. Kalcija hidrogenkarbonāts ir šķīstoša viela. Līdz ar to sadalam jonos kalcijs, 2+ un hidrogenkarbonāta jons. Arī 2 gabali ar 1 mīnus. Kalcija hidroksīds. Tur ir bišķi viltīgāk. Kalcija hidroksīds ir mazšķīstoša viela, vaiš elektrolīts un tā tālāk un tam līdzīgi. Bet, ja mēs rakstam kalcija hidroksīdu pirms reakcijas bulteņas, tad mēs to sadalam. Ja kalcija hidroksīds ir kā reakcijas produkts, un tas ir vienīgais mazšķīstošais savienojums, tad mēs to jonos nesadalīsim. Labi. Tālāk atkal mūsu mīļākais kalcija karbonāts. Ja jūs domājat, ka tikai Latvijas eksāmenā kalcija karbonāts ir mīļākā ķīmiķu viela, nē, arī IB ķīmijas programmā, arī IGCs, Brit standartā kalcija karbonāts ir viena no populārākām vielām. Un ūdens. Ūdens, vājš elektrolīts, nesadalās jonos. Ļoti labi. Tālāk, kāda šeit bija doma? Tālāk mēs vienkārši sarakstam 2 kalcijas kopā, šeit, un veidojas kalcija karbonāts. Un tad laikam pareizā atbilde būtu šāda. Ok, kāds vēl alternatīva atbilde, par ko es biju izdomājis, kad risināju šo te uzdevumu. Ja jūs sākat no molekulārā vienādojuma, jums viss būs ļoti labi. Bet es nezinu kādēļ, eksāmenā atbilžu lodziņi bija krietni maziņi. Un ar manu milzīgu rokrakstu es šito visu brīnumu tur neiespiestu. Vēl šeit ir paskaidrojums. Līdz ar to es tā saprotu, ka skolēnam bija kaut kur prātā vai uz lapas malas jāuzraksta visi tie sākuma 2 vienādojumi. Bet aptuveni piemetot prātā, es sapratu, ka skolēnam var likties, ka šeit vienkārši reaģē hidrogenkarbonāta jons ar hidroksīdu jonu un veidojas H2O un CO3. Bet labi. Es domāju, ka tomēr pareizā atbilde ir šī. Kalcija hidrogenkarbonāts, kas ir daļa no pārējošās cietības, izreaģē ar hidroksīdu un reakcijas rezultātā rodās nešķīstošs kalcija karbonāts. Līdz ar to kalcija jonu koncentrācija samazinās un ūdens paliek mīkstāks. Labi. Tātad
šeit darbības vārds skaidro. Kad uzdevumā ir vārds skaidro, jūs varat izmantot zīmējumu, reakciju, bet obligāti jābūt tekstam. Par to jūs dabūjat otro punktu. Ja jūs uzrakstat tikai reakciju, 1 punkts. Otrais punkts ir par skaidrojumu. Toties, esiet lūdzu uzmanīgi. Un nākošā paudze, kas kārtos ķīmijas eksāmeni, lūdzu atrodiet internetā ķīmija 2 materiālos darbības vārdus, jo neviens eksāmena laikā jums neskaidros, ko nozīmē katrs no šiem vārdiem. Bet tur, tajā lapiņā, ir skaidrots, ko no tevis sagaida. Pārnesīsim šo uzdevumu uz jauno lapu, lai būtu skaistāk. Labi. 1,6. Noteikts, ka ūdens pārējošā cietība ir 3,5 moli metrā kubiskajā. Aprēķina nepieciešamo ūdens šķīstošā kalcija hidroksīda masu, kas jāpievieno, lai mīkstinātu 2 kubiskos metrus šāda ūdens. Mašķīstošas vielas ir mašķīstošas tādēļ, ka tās mazā tilpumā neizšķīdīs, bet 2 kubiskajos metros jūs varat izšķīdināt diezgan daudz. Skatāmies, kādi aprēķinu soļi šeit tika spērti. Kalcija hidrogenkarbonāts izrēģē ar kalcija hidroksīdu. Veidojas kalcija karbonāts un ūdens. To mēs zinām no iepriekšējā uzdevuma. Pirmais, ko es izdarīju, es aprēķināju kalcija hidrogenkarbonāta molu skaitu. To izdarīju ļoti vienkārši, koncentrācija reizinot ar tilpumu. Mēs ieguvām 7 molus. Skatāmies uzmanīgi, mērvienības ir saskaņotas, līdz ar to atbildi ir pareiza. Tālāk mēs redzam, ka koeficients pirms kalcija hidrogenkarbonāta un pirms kalcija hidroksīda ir vienāds. Līdz ar to mēs zinām, ka šo 2 molu skaits ir vienāds, tas ir 7 molu. Tālāk, pēdējā darbība ir jāprēķina kalcija hidroksīda masa. Klasiskā formula. Moli reizināta reiz molmasu. Paldies Dievam, šajā uzdevumā tā ir dota. 7 reiz 74, 518 grami. Toties gan čučuķi vairāk nekā puskilograms ar kalcija hidroksīdu. Un to mierīgi var izšķīdināt 2 kubiskos metros ar ūdeni. Labi. Beidzot, otrais uzdevums. Toties, pirmais, ko mēs varam pamanīt, tad 2023. gadā eksāmenu skaits ir krietni mazāks, bet apakšpunktu skaits, kas saistīti ar vienu vienīgo uzdevumu, ir ļoti daudz. Tā bija arī lielākā problēma, ka jauniešiem vienkārši nepietika laika, jo vajadzēja daudz lasīt, saprast, ko tev vispār apraksta. Un pēc tam rakstīt atbildes. Līdz ar to vairāki jaunieši stāstījuši, ka vai galīgi netika līdz pēdējam uzdevumam, vai bija spiesti ļoti ātri to rēķināt. Tātad, otrais uzdevums. Lielākā daļa metālu Zemes garozā atrodas ķīmisko savienojumu veidā. Dzels pēc ķīmisko elementu izplatības Zemē Zemes garozā ieņem 4. vietu. Dzelsrūdas uzskata par bagātām, ja tajās ir vairāk nekā 55% dzels. Cerams, ka pēc masas. Aprēķina pamato, vai magnētiskā dzelsrūda, kuras sastāvā ietilpst 60%
magnetīta pieder pie bagātām rūdām. Laikam nē. To var principā uz acis spriest, bet tā kā tev vajag pierādīt. Pierādīšana notiek ar aprēķini. Pabiņ. Atkal uzdevuma atrisināšanas vietiņa bija, nezinu, ja es rakstītu šito ar roku, ar manu drausmīgo rokrakstu, es varētu ierakstīt šīs 4 rindiņas. Man tiešām trūktu vietas. Man nav vismilzīgākais rokraksts, es nerakstu vienu burtu uz vienā 4 lapas, bet man trūktu reāli vietas. Tātad, pirmais, ko mēs darām, pieņemam kaut kādu normālu, adekvātu rūdas masas paraugu. 100 gramu. Kāpēc 100? Vieglāk skaitīt. Tālāk, tīra magnetīta masa, šitais te dzels maisītais 2,3 oksīds, tas ir magnetīts. Jāprēķina tīru masu tam dzels jauktajam oksīdam. Tātad masu rūda jāreizina ar procentiem, dalīts ar 100%. Toties 5. klases darbības ar procentiem. 100 grāmi reizinam ar 60 izdalam ar 100, sanāk 60 grāmi. Pirmā darbība pietiekam vienkārši. Tātad, viena no nemīļākajiem tematiem ķīmijā ir procenti, jo šī formula var darboties šķīdumiem, cietām vielām, maisījumiem, līdz pat vielas sastāvam. Ar nelielām modifikācijām, labi, piebildīt. Ar tādu mazu piebildīt. Tātad, atradām tīra magnetīta masu, 60 grāmi. Ļoti labi. Atrodam, cik tas ir moli. Mēs masu dalām ar klasisko molmasu. Šeit nepaveicās, magnetīta molmasu vajadzēja skaitīt pastāvīgi. 60 grāmi. Jādala ar 56 grāmi mola. Dzels formulā ir 3 gabali, līdz ar to reizinam ar 3. Skābekļi. Viens skābeklis sver 16 gramus molā, reiz 4, tāpēc, ka mums ir 4 skābekļi. Ok, good. Tātad kopumā iegūstam 0,2591 mols. Labi. Tālāk aprēķinam molus tīram dzelzam. Klasiskā schēma. Rūpniecības reakcija. Jūs no šīs te vienas molekulas varat iegūst 3 molekulas dzels. Kādā procesa ietvaros, tas ir pilnīgi vienalga. Jūs vienkārši redzat, ka šeit dzels ir 3, tad jūs varat ražot 3 dzels atomus. Līdz ar to molus magnetītam jāreizina reiz 3, un mēs iegūsim 0,7774 moli. Ak, Dievs, cik grūti izrunāt skaitļus. Tālāk, jāatrod masu tīram dzelzam. Molus mēs atkal reizināsim ar molmasu un iegūsim 43,42 gramus. Un tālāk mēs aprēķināsim dzels masas daļu rūdas paraugā. Mēs atceramies, ka pieņēmām šeit 100 gramus, tādēļ, ka tas ir ļoti, ļoti ērti. Un rekur, labi, zaļajā krāsā, rekur šeit tie 100 grami parādās. Tas ir masa rūdai. Un sanāk, ka mums ir 43,42%. Rūde nav bagāta ar dzelzi. Paskaidrojums ir aprēķins, bet neaizmirstam pierakstīt kaut kādu mazu teikumu, vai rūda ir bagāta vai nav bagāta. Ļoti labi. Domnas krāsnes. Nākošais apakšpunkts. Zīmējumā schematiski attēlota domnas krāsnes, kurā iegūst, kas var iedomāties, čugunu. No augšpuses krāsni iepilda dzels rūdu kopā ar citām izēvielām un karsē. Caur apakšējām pavarda atverēm domnā pūš
iepriekš sakarsētu ar skābekļi bagātinātu gaisu. Dzelzs 3 oksīda reducēšanas process ir dzelzs sakausējums čuguns, kas var saturēt līdz 5% oglekļa. Ļoti labi. Tātad dota schēma. Vai Domnas krāsnes bilde bija bieži vien sastopama centralizētajā eksāmenā? Nē. Bet kaut kur ap 2016. gadu bija uzdevums par māla darinātām, par melno Latvijas keramiku. Par melno un sudrabaino keramiku, jā. Un tur bija ļoti līdzīgi procesi. Bet man ļoti liekas, ka rūdas apstrādes procesus pēdējo reizi skolēns apskata 9. klasē. Kā saka, skolēnam bija izcila atmiņa. Vai viņš bija olimpietis? Nu labi. Atbildi uz jautājumiem 2.2, 2.4, izmantojot iepriekš doto informāciju. Nosaki vielu X, kas tiek ievadīta Domnas krāsnī, un viela Y, kas tiek izvadīta no Domnas krāsnes. Loģiski, ka no apakšas mēs pūšam šitien gaisu, un šeit apakšā mēs iegūstam dzelzi. Nu, ja kāds šķidrs dzelzs ir ļoti blīvs, noticēs apakšā un izplūdīs ārā. Jo, kā mēs redzam, Domnas gāzes izplūst ārā pa augšu. Tātad, jā, Y jābūt loģiski dzelzam. Tātad manas atbildes, manas atziņas, jā. Toties atceros es pareizi. Labi. Kurš ķīmiskais process, kas notiek Domnas krāsnī, visvairāk ietekmē temperatūru krāsnes iekšienē? Atbildi paskaidro. 1 punkts. Visvairāk siltuma ražo reakcija starp oglekli un skābekli, jo tā ir sadegšanas reakcija, un tā noteikti ir eksotermiska. Tās rezultātā veidojas 394 kJ, kas ir vislielākais rādītājs. Jā. Jo šīs laikam ir domāts kā Q, siltuma daudzums. Līdz ar to mēs skatāmies šeit negatīvais Q, kas noteikti saka mums, ka tas ir endotermiskās reakcijas, un pēdējās 3 ir eksotermiskās. Nu, kurai tad lielāks skaitlis, tā ir viskarstākā. Ja? Līdz ar to mēs to arī izvēlamies. Kurā Domnā notiekošā ķīmiskā reakcija ogleklis ir gan oksidētais, gan reducētais? Atbildi pamato ar elektronu bilances vienādojumu. Tātad, šī ir tā reakcija. Tātad, kā mēs to izvēlamies? Atgriežamies pie saraksta. Kalcija karbonāts, kalcija oksīds, CO2 vispār nav redoks reakcija. Tātad mūsu izvēlētā. Šeit mēs redzam, ka dzelzs bija 3, palika 0, ogleklis bija 2, palika 4. Paskaidrojums izdomāja īsāku paskaidrojumu. Tikai šajā reakcijā izējvielās ir 2 vielas, kas satur oglekli. Paskaidrojums. Patīk vienkārši. Konfektīt. Līdz ar to mēs to reakciju arī izvēlamies. Tātad ogleklim plus 4 pievieno 2 elektroniņus, veidojas ogleklis plus 2, tas ir oksidētais, ogleklis 0 mīnus 2 elektroni, veidojas ogleklis plus 2, tas ir reducētais. Tātad dotajā reakcijā ogleklis ir gan oksidētais, gan reducētais. Ļoti labi. Oglis.
Viss. Gramatika. Aleluja. Atcerējos, kā rakstās ogleklis. 10 vakarā. Pēc 12 stundām darba es atcerējos, kā rakstās vārds ogleklis. Good, ejam tālāk. Čuguns, kuru iegūst dabas krāsnīs, satura līdz 5% oglekļa, kas ietekmē čuguna īpašības, piemēram, triecienu izturību. Tātad uzraksta likuma sakarības starp oglekļa masas daļu čugunā un triecienu izjūti. Triecienu izturību. Ak, Dievs. Aizrunājos, visu muta netur. Izrunāt katru burtiņu. Labi, loģika ir tāda. Uzdevums uz vienu punktu, kā jūs mākat darboties ar grafikiem. Oglekļa masas daļa. Šeit tā pieaug. Triecienu izturība. Šeit tā pieaug. Ko mēs redzam? Oglekļa masas daļa pieaug. Triecienu izturība ir pareizi. Triecienu izturība virzās uz 0. Tātad, pareizā atbilde ir, jo vairāk čugunā ir oglekļa piemaisījuma, jo mazāka ir triecienu izturība. Viss, kas skan loģiski, līdzīgi, būs pareizā atbilde. Modelē vizualizē dzelzs kristāla režģa uzbūvi. Papildini modeli ar atbilstošajiem jēdzieniem. Tātad, mums jāstāst par metālisko kristālisko režģi. Jūs pajautāsiet, ko es tad daru? Es te meklēju grāmatu. Nav. Labi, žēl. Ļoti žēl. Man ir tāda maza sajūta, ka vecajā ķīmijas grāmatā 10. klases, ko rakstīja Kaksis, metāliskais kristāliskais režģis netika apskatīts. Un pēdējo reizi, kad mācību kursā tas bija apskatīts, tas bija fizikas priekšmetā pie metālu elektrovadīt spējas. Pēc jaunās programmas es tiešām nezinu, kurā klasē tas ir, bet, aptuveni. Labi. No kā tiek veidota metālu kristāliskais režģis? Daļot vienkārši. Kristāliskā režģa punktos atrodas dzelzs joni, kuri atdod savus brīvos elektronus starp jonu telpā. Toties, es vēl šādi to attēlo britu grāmatā IB High Level kursā. Vai šo Latvijā pieņems kā pareizu? Es nevaru zināt, kāpēc. Kad būs grāmata, tad zināsim. Gaidu materiāls tiešām. Fiziski nevaru rakstīt 6 dažādām klasēm uzdevumus. Uzdevumus, mācību materiālus, kontrolu darbus. Mana izturība ir vso. Ok. Zīmējumā schematiski parādīts dzelzs izstrādājums ar bojātu cinku pārklājumu. Mēs te dodamies tālāk. Ja cinka pārklājums un dzelzs izstrādājumi virsmas ir bojāti, tad norisinās dažādi procesi. Korozija. Uzdevumu izpildē var izmantot literatūru. Jā, ļoti labi, paldies. Korozijas elementā, kas attēlot zīmējumā, 2,7 koroties cinks, jo tas ir aktīvāks metāls nekā dzelzs. Šeit jūs varat atvērt to bukleta 3, 17. tabulu un izrakstīt cinka un dzelzs. Standarta reducēšanās potenciālus, salīdzināt tos un papildināt doto teikumu. Tātad, kas īsti notiek? Dzelzs 0 atdod 2 elektronus un pārvēršās par cinka joniem. Tas notiek mums uz
Uz katodu. Uz anoda. Tātad. Katods. Mīnus. Uz anoda plus. Notiek sekojoša lieta. Ūdens piesaista pie sevis 4 elektronus un veidojas 4 hidroksīdu joni, kas kopā attēlo šo doto reakciju, kā cinks reaģē ar ūdeni un veidojas cinka hidroksīds. Ir kaut kāda tāda zemapziņas uztraukšanās par to, ka es sajaucu katodu un anodu. Neesmu dievs, varu kļūdīties. Līdz ar to es atceros to tā. Elektrolīzes iekārtā katods ir negatīvs stienis, kas pievelk pozitīvus kationus. Toties, jā, šeit ir plus, un šis ir mīnus. Tātad, mīnus bagāts stienis, ko darīs? Pareizi. Tas tos elektronus pieskaitīs klāt, jo ir bagāts ar tiem. Un katods tos elektronus atdos negatīvam stienim. Līdz ar to tagad zemapziņa. Šeit eksāmena laikā ir divas zemapziņas. Tiem skolēniem, ko es biju mācījis, es vienmēr biju teicis, kad jūs rakstat kontrolu darbu, vienmēr analizējiet. Ja jūs rakstat kontrolu darbu un pēdējās 5 minūtēs jums ir bail, jūs neko nesaprotat, viss liekas kļūdains, un jūs sākat labot kļūdas, un tas bija pareizi, un tas kļūdu labojums iedeva jums labāku rezultātu, tad vienmēr dariet šādi. Ir cita kategorija ar skolēniem, kuriem tieši pretēji. Viņiem ir bail, viņam liekas, ka viņi neko nesaprot, viss ir nepareizi, nosvītro pareizes atbildes un dabūja 0. Un pie tām skolotājs redz, ka papīra bija viss pareizi, bet viss nosvītros, tu nevari to vairāk vērtēt. Un līdz ar to skolēniem pirms visiem eksāmeniem tas nav tikai uz ķīmiju, tikai uz svēto ķīmijas periodisko tabulu. Ja? Nē. Kad jums jāzina par sevi. Ja jūs uztraucaties un jūs labojat pareizi, tad jums tā vienmēr jādara. Ja jūs labojat un tas vienmēr ir nosvītrots pareizes atbildes, tātad nekad nelabojiet. Es esmu no tiem cilvēkiem, kuri ļoti steidzās, pa dzīvi vienmēr, daudz darba, strādājis kaut kāds vairāk pa 12 stundām dienā, ja mēs runājam par darba dienām mācību gadu laikā, tad es noteikti zinu, ka es pieļauju gramatiskās kļūdas un neuzmanības kļūdas. Līdz ar to man tas teksts obligāti jāparlas, bet vismaz nākošajā dienā. Ja ir kontrola darbs, vai olimpiāde, vai cits sacīkstes veids, tad es neko nelaboju, es bliežu jo ātrāk, jo vairāk, jo labāk. Tas ir man tāda filozofija. Toties, skatāties uz sevi, analizējiet un dariet tā. Un tas ir viens, kāpēc ļoti svarīgi ir analizēt savu kontrolu darbu kļūdas. Pat ja skolotājs saka, ka tikai konsultācijas, ka parādīs pēc tām, vai viņš nevienam nedod, atceramies, skolotājam ir pienākums parādīt jums jūsu darbu. Un pie tām pēc jauniem ministra noteikumiem vēl ir jāpaskaidro, kur ir kļūdas un kāpēc, un kā var uzlabot to, ko jūs darat. Bet bet maniem skolēniem ir slikta pieredze, ka viņi nāk pie skolotāja un prasa kontrolu darbu, un viņam atsaka, es saku, tā, tev ir tiesības. Ja mēs ar tevi paskatīsimies, ko otrs skolotājs ir sacerējis, un nākošajai reizē mēs vispār zināsim, kāda veida uzdevumi šeit būs. Līdz ar to prasi. Un tad viņi
tur cīnās par savām tiesībām. Ot šajā brīdī tas ir svarīgi un tas ir labi. Jā, ir, kad mēģinam tiesāties par vēl kaut kādām lietām, bet nevajag. Ot, ļoti adekvāti paprasīt savu darbu, izanalizēt, lai jūs zinātu, pie kāda veida jūs piedarat. Bet pārāk ilgi par to nākošais uzdevums. Uzraksti ķīmisko formulu vielai, kas radās korozijas procesā uz dzelzs izstrādājuma virsmas. Tā tad. Cinka hidroksīds rodās. Ja jūs paņemsiet, nezinu, skārdu, skārds ir dzelzs pārklāts ar alvu, tad jūs redzēsiet tā izstrādājuma virsma, viņa ir tāda spīdīga, bet ar baltiem traipiem. Vai, kad jūs, lielākā daļa no jums sastapās ar tādu brīdi, kad sārmu baterijas, jeb alkalēna baterijas ir pārāk ilgi glabātas kaut kādā ne ļoti bieži izmantojamā ierīcē, un tad viņas paliek tādas pūkainas. Vot tas ir cinka hidroksīds. Uz dzelzs virsmas, tāpēc, ka baterijas korpus ir dzelzs, iekšā ir cinka stienas, kurš korodējot veido brīvos elektronus, kas arī darbina jūsu ierīcītes. Okay. Pēc aizsarga pārklājuma noardīšanas dzelzs korodē un veidojas dzelzs 2 jona. Attēlot dzelzs 2 jona elektronu konfigurāciju ar jona elektronu formulu un simboliskajiem orbitāļu un elektronu apzīmējumiem. Tā. Šis uzdevuma definējums mani arī bišķi mulsināja. Tad loģika ir kāda. Uzraksta elektronu konfigurāciju, tas ir šis. Ar jona elektronu formulu, simbolisko orbitāļu un elektronu apzīmējumiem. Tas man bišķi prasās uzzīmēt jona Bohr modeli. Lūdzu, precizējiet. Es biju čučuķi uztraukts, līdz ar to es izdarīju abus. Tātad standarta dzelzs. 1S2, 2S2, 2P6. Tātad šādā garā mēs nogājām pirmo un otro periodu. Pirmo un otro periodu un aizgājām uz trešo. Trešajā periodā 3S2, 3P6. 3S2 tas mums ir nātrijas magnijs. 3P6 tas ir sākot no alumīnija līdz argonam. Tie visi elektroni. Atceramies, ka 3D elektroni, kas ir no skandija līdz cinkam, tie elektroni mums ir 3D, un tie obligāti rakstās pēc 4S orbitāles. Līdz ar to 4S kālijs un kalcijs mēs aizpildam. 3D, tas ir elementi no skandija līdz dzelzim. Tātad šeit, jā, tur bija kļūdiņa. Tātad mēs atdodam 2 elektronus. Šeit mēs varam padomāt, ka mēs atdodam 2 elektronus no pēdējā enerģiskā līmeņa, nu kā visu laiku bija mācīts. Valens elektroni atrodas pēdējā enerģētiskajā līmenī. Pēc šīs formulas tas ir 3D6. Ok, ļoti labi. Zīmējam trešo līmeni. Trešais apakšlīmenis. Tātad bija 6 elektroni šeit un 2 šeit. Tad izrādās, ka stabilākā konfigurācija ir tāda, kad D līmenī paliek 5 nesapāroti elektroni, ja 5 bultiņas, jo katra bultiņa ir elektrons, starp citu. Un tad 4S paliek 1 bultiņa. Un tas ir, principā, adekvāti un normāli. Tā, kas šeit mums ir? Ja mēs zīmējam dzelzs jona Bohr modeli, tad jā, pirmajā
enerģētiskajā līmenī ir 2 elektroni, 2. 8, 3. 13 un pēdējā 1. Jo pēdējais ir 4. līmenis, tātad mums paliek tikai kālija elektrons. Tāds te. Nezinu, vai visās skolās Latvijā skolotāji paskaidroja ne tikai teoriju, bet arī kaut kādus tādus izņēmumus. Bet, ja paņem kaut kādu IB grāmatu, tur tā arī rakstīts. Pēc jebkurš atoms jons grib ieņemt elektronu konfigurāciju, kura atbilst mazākajam enerģijas patēriņa līmenim. Neskaidrošu, kāpēc tieši šādi, bet tāds fakts. Beidzot, 3. uzdevums. Spirits, kas ir alkoholiskajā dzērienā un dezinficējošā līdzeklī, nevienmēr ir viens un tas pats. Izrādās, ka spirti ir ne tikai viena viela, bet tā ir viela klāse organiskajā ķīmijā. Jā. Tātad dezinfekcijas līdzekļu pagatavošanai var izmantot etanolu vai citu spirtu, kas ir izopropanols, propanols 2, izopropils spirts un cits sinonīmi. Vai pat šo vielu maisību. Toties, ja jūs aiziesiet uz veikalu, nopirksiet 2 līdzekļus. Vienu uzpūtīsiet uz rokām, pasmaržošiet, smaržo pēc šņabīšas, значит etanols. Otru uzpūtīsiet uz rokas, un viņš smird pretīgi. Asa smarža, kaut kāda tāda nokrāsa tuvojas miskastē. Tas ir izopropanols. Paskaidro, vai izopropils spirts un metilēteris ir izomēri. Šādu uzdevumu skolotājiem deva ķīmijas 2 sagatavošanas kursā, kas notika 2 mēnešus pirms eksāmena. Mēs nosēdējām 8 stundas, mums neizdeva nekādus papīrus par to, ka paldies, bija ļoti forši piedalīties. Mēs skolotāji krājam tās stundiņas. Pēc tam nāk pie tevis mācību daļas vadītāji un boks ar pirkstu, kur tavas stundas, tu sēdēji kursos, ja? Viss. Labi. Atgriežamies. Par mūsu skolotāju sāpēm tur ir daudz sakrājies, bet nu labi. Par uzdevumiem. Tātad. Pirmais. Paskaidro. Kā mums teica? Pirmais definējums. Izomēri ir vielas ar vienādu molekulu formulu, bet dažādu uzbūvi. Tātad izopropanola molekulu formula ir C3H9OH jeb C3H10O, bet metiletētera formula ir C3H10O. Tas nozīmē, ka vielas ir funkcionālo grupu izomēri. Jā, jo izopropanols ir spirts, metiletilēteris ir ēteris. Aktīvs. Metiletilēteris saucās metiloksietāns. Nu, ja nu kas. Jupak. Paskaidro izopropilspirta iegūšanu no propēna, izmantojot atbilstošus jēdzienus, nosaukumus, vielu struktūru formulas un ķīmiskās reakcijas vienādojums. Ai. Paskaidro 2 punkti. Tātad, reakcijas uzrakstīja ar struktūru formulām, kas ir domātas drukas rakstam. Šitā bultiņa ir lieka. Tātad ir propēns, ir ūdens, temperatūra, katalizators spiediens, veidojas propanols 2. Jeb propāna 2 ols. Tā ir pareizāk. Propēnam, pievienojot gāzveida stāvoklī ūdens tvaiku, skābes katalizatora klātbūtnē, ūdens pievienojas pie dubultās saites saskaņā ar Markovņikova lukumu.
noteikti likumu un veidojot otrējo spirtu propānu 2 olu. Reakcija ir, skaidrojums tekstā ir. Nākošais uzdevums. Paskaidro, kāpēc izopropils spirts labi šķīst gan benzolā, gan ūdenī. Skaidrojumā izmanto atbilstoši jēdzienus, nosaukumus un vielu struktūru formulas. Nu labi. Bliežam. Izopropila spirta oglekļu ķēde ir tikai 3 oglekļi un viena hidroksila grupa. Tāpēc izopropanolam veidojas ūdeņraža saites dēļ maza oglekļu skaita, kas nosaka molekulas polaritāti, tāpēc tā labi šķīst polārajā šķīdinātājā domu zīme ūdenī. Šķīdinātājs. Nice. Pēlu zelta kolekcija. Benzols ir nepolāra molekula, kura labi izšķīda citas nepolāras molekulas. Izopropanolam ir nepolārs oglekļa skelets, kas labi šķīdīs nepolārajā šķīdinātajā benzolā. Nu ko? Kā saka? Aizmirsu zīmējumu. Atkal tur vietas bija, čuķuķi. Varam paint vaļā. Ja vienkārši Chemsketch. Davai pakruto. Davai Chemsketch the best. Starp citu, nav reklāma, tāpēc, ka Chemsketch ir bezmaksas līdzeklis, ko beidzot no nākošā gada Skola 2030 rekomendēs izmantot, lai mācītu ķīmijas formulu zīmēšanu skolēniem. Tāpēc, ka mana spēja zīmēt ar peli uz datora ir ļoti limitētas, bet manas spējas zīmēt uz datora ir neierobežotas. Līdz ar to ok, šeit pat var uzzīmēt ūdeņraža saites. Cik tas ir forši? Lai parādītu ūdeņraža saitītes, es gribētu šeit uzrakstīt šitā, paņemt ūdens molekulu un pagriezt to, ko es nekad nevarēju smuki uztaisīt Wordā. Jo šeit tā molekula tik smuki pagriežās. Ak, dieviņās! Cik mīlu es šo programmu, cik daudz asaras ir izraudāts, kamēr studiju laikā es biju mācījies ar to strādāt, bet tagad, alleluja, visi kontrola darbi, visas formuliņas tiek smuki zīmētas šajā bezmaksas atgādinu līdzeklī. Tātad rekord benzols, nepolāra viela, rekord šeit ir nepolāra daļa, šeit ir ūdeņraža saite, kas veidojas ar ūdeni. Āmen, cik forši. Vēl viena lieta, iesaku, light shot. Tāpēc, ka es uzspiedu pogu print screen, viss ekrāns paliek pelēks, es iekrāsoju tikai to lodziņu, kuru es vēlos, nospiedu kopēt, un iekopēju dokumentā tikai to gabaliņu, ko es gribēju šeit redzējis. Bez reģistrācijas un SMS. Lightshot rekomendēju. Izopropilu spirtu lieto kā antifrīzu. Tabulā dot informāciju par izopropilu spirta ūdens šķīduma sasalšanas temperatūrā. Kā mēs redzam, jo lielāka spirta koncentrācija, jo līdz zemākai temperatūrai var izmantot doto spirtu maisījumu. Iekrāsojam. Tātad klasiskais uzdevums, kas agrāk bija testiņā, šobrīd atklijoja uz otro daļu. Ļoti labi. Tātad mums ir izopropils spirts un 100 grami ūdens.
visbiežākā, ģeniālākā kļūda, kas šeit notiek, ir tas, ka jaunieši sāk domāt, ka šķīdums svērs 100 grāmus, tāpēc, ka ūdens, viss šķīdums aizgāja ciet. Un tad tāds, pagā. Šķīduma māsa tiek veidota no vielas, kas šķīst ūdenī un ūdens. Līdz ar to masa izopropilspirtam ir 35 grāmi, un to mēs dalīsim ar šķīduma kopējo masu, kas ir 135. Iedomājieties, cik ģeniāli tas ir. Nē, jokoju, sarkasms. Un reizinam ar 100%, un sanāk 25,93%. Līdz ar to, tā kā šķīdums satur tikai 25,93% ar izopropanolu, to var lietot tikai līdz -15 grādiem Celsija. Tas nozīmē, ka šķīdums neatbilst lietošanai pie -20. Atbildi pamato, aprēķini ir, informācija no tabulas ir, atbilst vai neatbilst pateikts. Kontaktīt. Besame mūču. Vai maisījumu? Tā, atkal es liecoju to pat. Vai maisījumu, kas satur to izopropilspirtu, nokupēju 2 reizes. Labi. Tātad tabuliņi, informācija, ciparīši, skaitlīši, tekstiņš un uzdevums. Iedomājieties, ka tu esi uzņēmējs, kurš ražo dezinficējošās salvetes, kādu vielu, izopropilspirtu vai ētilspirtu tu izmantot ražošanā, argumentē savu viedokli, izmantojot tabulā doto informāciju. Ja es būtu uzņēmējs, es lietotu izopropilspirtu, tāpēc, ka tam nav akcīzes nodokļi, tāpēc, ka to cilvēki nespēja dzert. Spēja, bet ļoti ierobežotos daudzumos, beidzot ar reanimāciju. Un mieru un aknu cerozi. Bet etanolu cilvēki dzer. Daži gūst baudi, daži gūst veselības problēmas. Bet labi. Ko es tad šeit sarakstīju? Kaut ko sarakstīju? Kaut ko sarakstīju. Labi. Tātad. Es ieteiktu, mans personīgais viedoklis, lietot etanolu, jo tas ir mazāk kaitīgs nekā izopropanols un kā arī nekairina elpceļus, izraisot klepošanu. Tātad skatāmies, paša aizdegšanās temperatūras vienādas, zīmes vienādas, pilnīgi sajaucās ar ūdeni tas pats, iztvaikošanas ātrums, kā jūs atceraties, dezinficējušās salvetes, pārdodas noslēgtajos tādās paciņās, un tādās līdz ar to iztvaikošanas ātrums varētu būt faktors, ja jūs nezinātu, ja jūs samitrinātu, nezinu, salvešu rulli un atstātu uz galda. Izopropilspirta, asa spirta smaka ar noti, kas tuvojas miskastes smaržai. Puvošās miskastes smaržai karstajā dienā. Līdz ar to, ja man ir izvēle lietot izopropanolu vai etanolu, un ja ir nauda, es lietošu noteikti etosolu maisījumu, kas smirt mazāk nekā izopropanols. Antiseptiskās iedarbības ir daudz vājākas, un šis ir čučuļs aktīvāks pret vīrusiem. Labi. Akūtā toksicitāte un bīstamība. Labi. Lasam tālāk. Viela ir vidēji toksiska, 10 mg ir tāda pata kā 100 g etanola. Viela nav klasificēta kā akūta toksiska. Var kairināt elpošanas ceļus, izraisīt kakla iekaisumu un klepu. Viela nav klasificēta kā bīstama elpošanai. Tā. Kā es atbildētu uz doto jautājumu? Jebkura loģiski pamatota atbilde dos jums 2 punktus. Ja jūs gribēsiet un rakstīsiet, ka antiseptiskās īpašības ir svarīgākais vienalga uz cilvēku veselību, ļoti labi. Ja jūs rakstīsiet, nē, cilvēka veselība ir svēta lieta, līdz ar to mēs lietosim tikai etilspirtu.
Atbilde būs ok. Etiķskābes izopropilesteris. Nu, beidzot, cik es reiķināju tālmācības skolu uzdevumus, viena no tām ļoti daudz deva uzdevumus tieši ar esteru sintēzi. Paldies! Es biju eksāmenam gatavs. Tātad dot etiķskābē, dots izopropanols, jūs samaisat tos kopā, destilējat un atbildat uz jautājumiem. Tātad, šeit kaut kas bija rakstīts, ko es gribu jums parādīt. Izopropanols, nu tā kā mums ir atvērts veids, sketch, es jums parādīšu, kā es to izdomāju brīnumu. Zīmējam no jauna izopropanolu. Ohā. Tātad, rekord. Šito izdzēsīšu, lai pedantiem būtu vieglāk un saprotamāk. Tātad skatāmies. Es redzu šeit OH grupu. Iekrāsosim to zilu. Iekrāsosim šo ogleklī zaļu. Koši zaļu. Un tad mēs redzam, ka šīs divas grupiņas ir absolūti vienādas. Līdz ar to iekrāsoju tās sarkanas, aizeju uz mūsu lapiņu, un šitais CH3 ir tās sarkanās grupas, ko es vienkārši apvienoju kopā, ierakstīju divnieciņu. Tas ir tas CH, kas bija pa vidu. Un šeit ir OH, kas mums bija zils. Super. Tā ir izopropanola formula, atkal saīsinātā struktūra formulas veidā, kas domāta drukrakstām. Šis tāds pieraksts bija ļoti populārs 50. gados, jo nebija teksta redaktoru. Jums bija tikai, iedomājieties, drukājamā mašīnīte, kas varēja sist simbolu vai simbolu. Līdz ar to zīmēt smuka struktūra formulas, kā es zīmēju Kemskečā, atgādinu bezmaksas ļoti foršs līdzeklis zīmēt formulas. Nevarēja, un līdz ar to sarakstīju šādi. Tā kā gribēju iekonomēt vietu, nerakstīt struktūru formulas, pierakstīju šādā veidā. Šeit noteikti virs bultiņas būtu vēlams uzrakstīt katalizatoru, bet diemžēl Word nedod tādu iespēju, ka jums ir divas bultiņas un virs tām jūs uzrakstat vēl kaut ko. Līdz ar to šis ir esteris, tātad šī mums ir spirta daļa, iekrāsosim to zilu. Un šī ir skābes daļa, to mēs iekrāsosim sarkanu. Skābes daļu mēs vienmēr atpazīstam pēc oglekļa, kuram nav ūdeņraža, un tam ir pievienoti divi skābeklīši, līdz ar to tā var būt tikai skābe. Labi. Tātad šis ir. Sintēzes rezultātā veidojas esteris un ūdens, un tad paskaidro, kura vielu esteri vai ūdeni aizvada no reakcijas produktu maisījuma destilācijas procesa rezultātā. Etiķskābes izopropila estera viršanas temperatūra ir 88,6 grādi pie normāla spiediena. Paldies! Ja skolēni atcerētos normālo spiedienu kilopaskālos katru dienu no rīta paceļoties pēc zvana no skolotāja, labrīt, lūdzu, pastāsti man, kāds ir standarts spiediens gaisam. Būtu ok, uzrakstīta normālos apstākļos. Bet ļoti patīkami, ka eksāmena sastādītāji ievieš pareizus skaitļus zināt. Ūdens viršanas temperatūra mums jāatcerās no galvas. Iedomājieties, pats grūtākais cipars jūsu dzīvē, tas ir 100 grādi. Tātad pirmais destilēsies esteris, kura viršanas temperatūra ir zemāka, tikai 88,6. Ja vispirms destilēšanas procesā izdalās vai izdestilējās gaištošākās vielas, toties vielas ar zemāku viršanas temperatūru, jo destilēšana sadala vielas pēc viršanas temperatūrām.
Labi. Labi, lasam uzdevumu. Aprēķini, cik gramu etiskābes izopropilēsterē var iegūt no 240 gramiem etiskābes reakcijā ar 120 izopropila spirta. Ja estera praktiskais iznākums ir 70%. Klasiskais uzdevums par pārākumu. Ja mēs šeit redzam 240, 120 un par iznākumu jau 70%. Tātad šādus uzdevumus rēķina visi ķīmiķi, kad sintezē jaunas vielas. Gaidiet jaunu video YouTube kanālē par fluorescīna sintēzi. Video materiāls jau gandrīz ir nofilmēts. Drīz būs. Atrast. Pirmais, es atgādināju sev reakciju. Nu tā. Ja sklerozi nomocīs un es aizmirsīšu, es vienmēr rakstu sev reakciju. Tālāk atrast abu zināmo vielu molu daudzumu. Tā kā jums doti grāmiņi gan etiskā vai gan izopropila spirtam. Tas ir uzdevums ar diviem dotajiem. Tad jāatrod abu vielu molu daudzumu. Pēc mūsu mīļākās formulas masa dalīts ar molmasu. Tātad 240 dalīts ar 60 ir 4 moli. Tātad šeit ir 4 moli, tur ir 2 moli pārākums. Paldies organizatoriem, ka piedzina molmasas un tās ir vienādas. Tātad pēc reakcijas vienādojuma esterim, punkts, moli esterim, vienādi ar moli izopropila spirtam un vienādi ar 2 moliem, jo vienmēr jārēķina pēc mazākuma. Mazākums ir viela, kura pabeigsies reakcijas gaitā pirmā, bet otra viela paliks. Vienmēr, kad man prasa, kā tā var būt, iedomājieties Latvijas dzelzceļa sliežu sistēmu, kura ir kaut kādus, 100 000 kilometru gara, nezinu, nav LDZ reklāma, nezinu no galvas. Nu, iedomāsimies, ka 1000 kilometri, un uzpilināsim uz dzelzs sliedes koncentrētu sērskābu. Jaunieši, tā mēs nedarīsim. Tā nav rekomendācija darbībai. Tad jums dzelzs sliede viennozīmīgi paliks, bet sērskābe izrēģies pilnībā. Līdz ar to sērskābei ir mazākums, sliedei ir pārākums. Tā tas strādā reālā dzīvē. Tātad atrast estera teoretisko masu. Kad mēs sapratām molu daudzumu, mēs rēķinām molus esterim. Klasiskā formula molu reiz molmasa, 2 molu reiz 202 grami molā. Estētiem atdalīsim mērvienības no cipariem. Iegūsim 204 gramus. Bet 204 grami tas ir teorētiski. Kad mēnesis ir pareizajā fāzē, no vajadzīgajā sekundē jūs sākat raudāt un piliens nokrīt jūsu kolbiņā un notiek maģīnas, iznākums ir 100%, tad ir 204 grami. Bet tā kā dzīve, tā kā uz zemes nav paradīze, un paradīzē mēs nedzīvojam, iznākums vienmēr ir mazāks par 100%, līdz ar to iznākuma formula ir masa praktiskais dalīts ar masa teorētisko reiz 100%. Līdz ar to arī mēs to rēķinam. Masa praktiskais ir teorija reiz procenti, reiz iznākums procentos dalīts ar 100%. Atkal mūsu mīļākā procentiņu formuliņa. 5. klase. Kāpēc es zinu? Bija 5. klases audzinātājs un matemātikas skolotājs šogad. Nevienam neiesaku. 142,8 gramu. Un tad visgrūtākais, neiespējami grūts 4. uzdevums, kas saist ar praktisko darbību ķīmijā, konkrēti ar titrēšanu. C vitamīns. Cilvēka organisms nespēj sintezēt vitamīnu C, kas ir askorbīna skābe. Tāpēc nepieciešamais C vitamīna daudzums ir jāuzņem ar pārtiku. C vitamīna satura noteikšanai pārtikā augļos var izmantot titrametrijas metodi. Pirmā ir Tilmaņa metode, otrā ir joda standarta noteikšana.
Starp citu, ja kāds skolēns gribēs apelsīnu sulā ar jodu noteikti askorbīnu skābi, no zinātniskā viedokļa tas ir muļķība. Jo jods oksidē visas vielas, kas satur dubultās saites. Atcerieties sulas krāsu, kas ir dzeltena, lētām sulām pievieno karotīnu, vitamīnu A, kas satur 5 vai 7 dubultās saites. Līdz ar to jūsu titrēšanas rezultāti ir metavamiskastē, tāpēc, ka jods notitrē visu, kas satur dubultās saites, neieskaitot vitamīnu C. Līdz ar to turpinam tālāk. Šī mazā remarciņa ir saistīta ar nākošo uzdevuma gaitu. Starp citu, starptautiskajās mācību programmās, ķipa IB, ir strikti aizliegts titrēt vitamīnu C citrus augļos, to sulās un citos produktos, pat kartupeļos. Askorbīna skābe ir visstabilākā skābes vidē, bet viegli oksidējās bāziskajā un neitrālajā vidē. Svarīgi, jaunieši, esiet uzmanīgi. Skāba vide. Iegaumējam un atceramies. Tātad Latvijas LBTU tika veikti pētījumi par askorbīna skābes saturu dārziņos. Pētījumā iegūtie rezultāti atspoguļoti diagramā. Vitamīns C saturās sīpolos, nelielos daudzumos, 3,5 mg uz 100 g produkta. Mums ir 3 sīpolu šķirnes, Alibaba, Exhibition un Vento. Būs jāiegooglē. Un tātad pirmais titrans un titrans 2. Dargie organizatori, lūdzu, uzrakstiet, ka tas ir titrans cilmaņa reaģents, un tas ir jods. Jo, pēc loģikas tie titranti ir minēti tekstā, šeit tie ir norādīti tekstā minētā secībā, bet dažreiz skolēnu galvās var notikt maķija. Līdz ar to viņi var sajaukt. Līdz ar to lūdzu pierakstiet, ka titrans 1 ir tilmenis, otrs ir jods. Āmen. Formulē pētāmo jautājumu. Pētāmais jautājums jābūt jautājums, tāpēc, ka tas ir jautājums. Ja pētāmo problēmu, uz kuru centās atbildēt LBTU zinātnieki, veicot aprakstīto pētījumu ar vitamīnu C. Tātad pētāmo problēma vienmēr ir jautājums. Kāpēc jūs to darat? Kā to noformulēt? Jūs skaties uz grafiku. Kas tur attēlots? Par to arī jāformulē pētnieciskais jautājums. Kura vitamīna C titrimetriskās analīzes metode tilmaņa vai jonometriskā ir visprecīzākā? Tā nodefinējas to, ja jums ir kādi citi pieejamie vārdi. Vārdu krājums ir bagātāks. Vai jūs pateicāt to pašu ar citiem vārdiem? Malači. Apsveicu, atbilde ir pareiza. Papildina laboratorijas trauku un piedarumu sarakstu, kur ir nepieciešami, lai veiktu aprakstīto pētījumu par vitamīnu C. Tātad vielas trauki piedarumi, sīpolī, tilmaņa reaģents, jods, skābes šķīdums, cietas šķīdums. Vārglāzes pilināmās pīpetes, arī ierieču pīpetes uzpildīšanai, porcelāna piests, karotīti, mērcilīns, filpapīra, stikla nūjiņa. Uzdevums ir šāds. Loģika ir ļoti vienkārša. Sauciet visu, ko jūs varat iedomāties, un aptuveni, es vēl neredzēju, kā to eksāmenu īsti vērtēt, bet loģika būs šāda. Ja jūs uzrakstījāt minimums 6, 1 punkts, ja vairāk, tad 2 punkti. Par atbildēm vēl nezinu, oficiāli nav publicēts. Good. Tātad obligāti, lai svērtu sīpols, vajadzīgi analītiskie svari. Tālāk vajadzīgs nazis vai skalpelis, lai grieztu tos sīpols.
Tālāk mums būtu vajadzīga piestai piestala, jo kaut kā piesta bez piestalas nedarbojās. Bet nu labi. Tālāk es gribētu atcerēties par to, ka jums ir drošība, aizsarga brīvs, gumijas cimdi, halāts. Nu, katram gadījumam, nu, ja nu kas. Un tālāk viss, kas nepieciešams titrēšanai. Koniskās kolbas, mora pipetes, mērkolbas, piltuvas, deinizētais ūdens vismaz. Tas nav minēts. Ok. Un principā es nesaku, ka tas ir pareizās atbildes pēdējā instancijā. Jūs obligāti varētu izdomāt kaut ko vēl, un jums būs patiesība. Tas ienāca galvā man atbildība. Ok, good. Nākošais jautājums. Aprēķina natrija 2,6 dihlorfenolīna dofenolāta. Labi, vēlreiz. 2,6 dihlorfenolīna dofenolāta masu, kas nepieciešams, lai pagatavotu 500 ml šitādu smolaritātes tilmaņa reaģentu ūdens šķīdumu. 10. klase šķīdumu pagatavošana, molārie šķīdumi. Tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Un līdz ar to 2 punkti laikam par to, ka jūs taisat pirmo aprēķinu un otro. Es visu savu skolēnus mācu ekonomēt laiku. Cerams, ka eksāmenu organizētāji, kad vērtēja darbus, pieņem to vērā, ka ir cilvēki, pieņemsim no specializētām skolām, specializētām ķīmijā, nevis to, ko jūs padomājāt. Un reizināja koncentrāciju, tilpumu un molmusu, noteikti ievērojot mērvienības. Visu laiku jaunieši aizmirst, ka molārajos šķīdumos tilpumu obligāti jārakstā litros. Es saku to saviem skolēniem, jo viena no visstulbākajām un visbiežākajām kļūdām, ko pielaiž skolēni. Un tātad rezultātā tos 3 skaitļus reizinot, es iegūstu tik gramus. Nu, ja ļoti gribās, tad tas ir 72,5 mg. Nu, ja gribās. Paldies ķīmisiem, ka viņi izdomāja molāro šķīdumus, un tur aprēķini ir tik vienkārši. Nedod Dievs to pašu taisītu procentuālos šķīdumos, ja šeit vēl būtu kristāla hidrāts. Nē, viss nevajag nākošu gadu to dot, lūdzu. Bet nu labi. Tas nebija padoms, tas bija vienkārši mans domgājiens. Nevajag nākošu gadu dot tādu uzdevumu. Labi, plāno darba gaitu, lai veiktu aprakstīto pētījumu par C vitamīnu. Darba gaitas aprakstā neiekļaut titrantu pagatavošanu. Izmanto informāciju. Paredzēt drošības noteikumu. Norādi mērtrauku tilpumu. Nu, beidzot. Mēs sākam domāt par trauku tilpumu. Labi. Tātad, 0. punkts. Var rakstīt arī pirmo. Kā es izprotu šobrīd rakstīt darba gaitu un domāšanu par drošību? Sagatavot darba vietu, uzvilkt gumijas cimdus, halātu un aizsargbrilles. Skābes šķīdumi ir kodīgas vielas, bet dažiem cilvēkiem ir alerģija pret jodu. Tas ir visas manas atziņas par darba drošību šajā eksperimentā. Tas ir, aptuveni es to uztveru kā skolotāja padoms, pieņemsim universitātē, kad mēs taisījām organisko sintēzi, skolotājs iznāca priekšā, pateica, jaunieši, šodien strādājam ar tādu vielu X, ja jūs uzliesiet uz biksēm, būs kirdiks. Kirdiks visai jūsu vairošanas sistēmai, līdz ar to strādājam uzmanīgi. Līdz ar to es arī to pieminēju. Piestā sasmalcināt ap 100 gramiem sīpola parauga, līdz veidojas viendabīga putra. Vai viendabīga masa, vai viendabīga kaut kas vēl.
Koniskā kolbā iesver 10 gramus ar sīpolu pāraugu. Tātad ir divas opcijas. Jūs maļat pāraugu sverat uzreiz un sākat titrēt, vai jūs paņemat sīpolu, uztaisat sīpola smultī un pēc tam nofiltrējāt to sulu, nosvērāt un taisat tālāk eksperimentu. Ir divi pieņemtie titrēšanas veidi. Smalcināt un titrēt, smalcināt, filtrēt, pagatavot šķīdumu un titrēt. Tātad es izvēlējos visvienkāršāko. Koniskā kolbā iesveru 10 gramu sīpolu paraugu, pievienu ar mērcilindru 50 ml deionizētā ūdens. Atceros, ka koniskās kolbas titrēšanai tilpums ir standartā 250 ml. Līdz ar to, ja jūs ieliesiet 1/3 tajā kolbā, ir norma. Tātad 50 ml deionizētā ūdens, pievieno ar moru pipeti 5 ml skābes šķīduma, jo askorbīna skābe ir stabila skābajā šķīdumā. 5 ml, lai vienkārši padarītu to šķīdumu skābu. Skābe nav reaģents, tā ir vienkārši vīdē titrēšanai. Nezinu kāpēc. Es nezināju, ka eksāmenā būs jodometriskā askorbīna skābes titrēšana, bet tieši to savā sagatavošanas kursā saviem 6 cilvēkiem mēs vienu reizi pamatīgi titrējām. Tieši askorbīna skābe. Skolotāji čuik, ko pateikt? Tālāk mēs titrējam paraugu ar 0,005 molāru jodu šķīdumu, līdz šķīdums nokrāsosies zils. Kā tas strādā? Jūsu paraugā ir askorbīna skābe, jods, dasis brūna viela. Kad jūs pilinat kap no biretes, tas izrieģēja ar skābeņu skābī un atkrāsojās. Bet kad notiek ekvilibrium moments, jeb stehiometriskais punkts, kad koncentrācija jodam ir vienāda ar askorbīna skābes koncentrāciju, jods paliek šķīdumā. Līdz ar to tā pārpalikumi izrēģē ar cieti un veido zilo joda cietes kompleksu. Un tāpēc šķīdums nokrāsosies zils. Atkal nezinu, cik daudz skolotāju kursā ķīmija 2 veltīja laiku titrēšanai. Titrēšanas ir vairāki veidi, jodometrija ir viena no tiem. Pievieno 5 pilienus ar cietas indikātorus. Cik jūs gribat, tik vienojat klāt, var 5 pilienus, var 5 pipetes. Cieti bieži vien taisa kā 1% šķīdumu, svaigu 1% šķīdumu ūdenī. To pievieno. Tālāk mēs titrējam paraugu ar to jodu šķīdumu, līdz šķīdums nokrāsosies zils, iegūtos datus pieraksta datu reģistrēšanas tabulā. Titrēšana katram paraugum veids vismaz 3 reizes. Punktus 1,4 jāatkārto katram sīpolu paraugam. Un katram sīpolu paraugam pēc laboratorijas darba lūgums sakārtot darba vietu un izmazgāt traukus. Tā kā šajā uzdevumā nav minēta Tilmaņa metode, un principā es domāju, ka neviens skolēns nezina, kas tās ir, es aprakstīju askorbīna skābes jodometrisko titrēšanu, ko es kā skolēns būtu zinājis. Un tad formulē, ko varēja secināt zinātnieki no pētījuma iegūtiem datiem. Paldies manam kolēģim Jānim Krūmiņam, kas vada manā skolā ZPD. Un es visu laiku ar to konsultējos. Un beidzot kāds cilvēks ir man pastāstījis, kā tad jāatbild uz kā jāraksta vispār ZPD pēc struktūras, ļoti skaidri, konkrēti. Jāni, paldies! Pirmā vieta Rīgā, atzinība Rīgā.
Nē, atzinība Rīgas rajonos arī. Līdz ar to good job. Labi, tātad formulē, ko varēja secināt. Secinājumi vienmēr izriet no jūsu pētāmās problēmas. Ja jūs uzrakstījāt līdzīgi kā man, tad arī secinājumi būs līdzīgi kā man. Secinājumi precīzāk metode ir Tilmaņa metode, jo tās rezultātā nosaka mazāku vitamīnu C daudzumu nekā titrējot ar jodu. To var paskaidrot ar to, ka jods spēja reaģēt ar visām vielām, kas satur dubultās saites, tāpēc to patērē vairāk. Good. Tātad. Secinājums izskatās tā. Jūs secināt par pētniecisko jautājumu, un pēc tam paskaidrojat, kāpēc. Tas ir visvienkāršākais secinājums, ko jūs varat uzrakstīt. Šeit ir viens punkts. Es domāju, ka ar šo te galu būtu vēlams pietikt. Šo te galu es vienkārši zinu, kā pieredzējis titrētājs ķīmijā, līdz ar to ok. Viss. Tātad, oficiāli 1 stunda 31 minūte ar visiem paskaidrojumiem, ar visiem aprēķiniem, kas bija rakstīti priekšā, mēs esam pabeiguši otro daļu. Ideja tāda, kādas ir manas atziņas par doto eksāmenu? Kaut kur te tas bija rakstīts. Jā. Tas bija rakstīts. Tā. Vai tas bija grūti? Kaut kur viss aizbrauc. Good. Labi, neestikšu kameru. Ļoti gribējās, bet nē. Tātad. Atzinumi par šo ķīmijas eksāmenu. Atkal, ko es vienkārši dolbīju iekšā katrā savā skolā, ne? Man ne ļoti labi sanāk, bet es visiem biju teicis, ka ķīmijas teorija ir jāsaprot un jāmāk lietot. Tas ir baigi svarīgi. Iekaltās teorijas, kuras jūs nevarat lietot konkrētajā situācijā, tas ir laiks izmests miskastē. Otrs. Jātīsta domu sintēzes prasmes. Tā ir tā trešā kompetence, par ko mums stāsta skola 2030. Tā var rasties, manuprāt, tikai, ja jums ir labas teoretiskās zināšanas, kuras papildina ar praksi. Un trešais, jūs lasat papildus informāciju. Jo lielākai daļai Latvijas skolēnu liekas, ka to, ko māca skolā, tas ir visgrūtākais, ko var iedot skolēnam. Nē, kā skolotājs, kas gatavo ķīmijas Baltijas olimpiādei, gan arī pasaules olimpiādei. To, ko dod skolā, tas ir pamatī. Jā, ir kaut kādas kaut kāda ne ļoti patiesa informācija, kaut kāda ļoti stulba pieņēmumi, bet pamatā tas ir tas, kas vajadzīgs, lai saprastu ķīmiju nākotnē. Vai ķīmijas eksāmens ir grūts? Nav tik bija grūts paraugs. Manuprāt, šeit ir tikai 40% no visa ķīmija 2 kursa materiāliem, un tā iespējamā dziļuma, cik es varu tur rakties un urpties. Līdz ar to nākošā paudze, lūdzu, esiet vērīgi, var būt grūtāk. Kā es jau pieminēju, paraugu, ko mums atsūtīja oktobrī, martā mēs izsviedām miskastē un, nu labi, mēs nolikām plauktiņā līdz labākiem laikiem nekad. Bija kaut kādas labas idejas, bet tik grūtu uzdevumu kā tur nebija. Lielākās grūtības gatavojoties.
Nav uzdevumu krājumi, kas atbilst 3. kompetencijai. Tos uzdevumus domā katrs skolotājs pastāvīgi. Gaidām, kad būs skolo mape. Pēc noslēpuma es jau biju skatījies. Pēc 2 dienām viņa jābūt pabeigta, bet pirms 4, kad biju skatījis, bija tikai uzsākta. Toties septembrī būs jauns ceļojums ķīmijā. Un 6. Mēs skolotāju vārdā skolotājs strādāja 2 skolās, vadu privātstundas, ja kas zvaniet. Nav mācību grāmatu, kas atbilst ķīmija 2, ķīmija 1, ķīmija 8. 9. klase saturam. Ļoti gaidu kvalitatīvu biezu grāmatu. Pēc manas saprašanas un pieredzes ķīmijā IB, pagājušajā gadā strādāju Exuperī, vadīju ķīmiju IB high level un slow level, es viņus visu laiku gribu nosaukt. Simple, standard level, atcerējos, standard level. Viņām grāmata ir biez bruģis, aptuveni A4 formātā un papīra pakas biezumā. Lai nosektu ķīmija 1 un ķīmija 2 programmu, kā skolotājs, es ļoti vēlētos saņemt šo grāmatu tikpat biezu. Kaksis ir ļoti centies, bet tā grāmata ir pārāk tieviņa un sen neatbilst tam, ko mēs gribam. Paldies projektam, kas bija pirms 10 gadiem, kas izstrādāja ļoti daudzvērtīgus, kvalitatīvus darbus. Tas bija vispirms ne ļoti labi uztvers ar skolotājiem, bet šobrīd, kad materiāli nav, paldies tiem cilvēkiem, kas reāli to bija izstrādājuši. Jo tur vienkārši atver mapītī, tev ir tematiņš, tev ir darba lapiņa, tev ir kontrola darbiņš, un tu kā skolotājs izdrukā lapiņu, iedod skolēnam, pastāst tematiņu, pārbaud zināšanas. Malacis. Skola 2030. Mēs to gaidām. Ļoti. Ar jums bija Jurijs Kirilovs, gribat uzzināt vairāk par ķīmiju, skatieties mani YouTube, Facebooks, Instagrams un TikToks. Līdz tikšanās nākošajā video.